Sveiki! Mēs esam restorānā Mūsu, un es esmu šefpavārs Kaspars Jansons. Šodien pagatavosim vienu no, teiksim tā, Īslandes receptēm. Iespējams, viņi paši vēl šo recepti nezin, tāpēc viņiem iemācīšu. Bet gatavosimies noteikti no Īslandes raksturīgiem produktiem, izmantojot mūsējos produktus. Vienīgais, ko es nevarēšu izmantot vietējo, tas ir ķemītes. Tās mēs paņemsim tiešām, es teiktu tā, Skandināvijas. Pieliksim klāt topinambūrus, estragonu, kartupeļu pūslīšus un bišķiņ padzināsim puravu. Tāda mums vajag puravu no sākuma visam tam lietai. Nedaudz iesvilināt. Kā mēs zinām, Skandināvi ir tādi sūri cilvēki. Viņam garšo tādas dabīgas garšas. Tāpēc mēs to uguni bišķiņ piešķirsim šim smukajam produktam. Kad mēs viņus esam nedaudz nodzinājuši, iegūši viņam tādu foršu nokrāsu, mums viņi ir jāsavāra. Jāsavāra, lai viņi būtu ēdami un garšīgi. To mēs izdarām dārziņu buļjonā. Un, lai viņiem tur nebūtu vientuļi, mēs viņiem pievienosim topinambūrus. Kamēr vārās mūsu dārziņu buļjonā dārziņi, mēs varētu šīs te mazās ķemītes apcept. Tagad mums viņus vajag. Topinambūru biezenis. To mēs tad uzsildam. Jā, kad dārziņi ir pēc 5 minūtes uz lēnas uguns pasautējušies, ņemam viņus no adrioja no buļļona. Un mums vēl ir šeit īpašs dārgums garneļu vēžu buļļons. Ja kādam varētu nodot šo aromātu, tas būtu apmēram tā, ka 1000 vēžu vienā kulē. Sāksim likt ārā mūsu garšīgo ēdienu. Tad pamatā liekam biezeni. Uz biezeņa mums vajag puravi un topinambūru. Tā. Kad to mēs esam izdarījuši, mums vēl ir jāieliek kāds Īslandes raksturīgais melnais pelnu čipsis. Tagad mums būs jāieliek mūsu divas mērces. Viena mērce mums ir pētersiļu, otra mums ir diļu eļļa. Tad, lai tas ēdiens paliek arvien spīdīgāks un garšīgāks, tad mēs esam sagatavojuši vienu no raksturīgākām, teiksim tā, Īslandes garšām ir estragons. Estragons mums ievārīts ir buļjonā, un estragons mums būs ievārīts arī garšā uz šķīvi. To visu mēs pārseksim ar kartupeļu popkornu. Un pirms visi iet prom pie galda, mums vajag ielikt kādu jūras brīzi. Un tā šī gadījumā būs garneļu vēžu buļjons. Nu ko? Šādi izstāsta Īslande latviešu rokām.